Čau, draugi! Esmu pagatavojis savu iecienīto ūdenstēju, un mēs varam sākt. Ziniet, kas man tieši šobrīd satrauc? Tie ir sociālie tīkli. Lai kur mēs būtu, ietu pa ielu, vai sēdētu kafejnīcā, mēs vienmēr redzēsim kādu, kurš neatlaidīgi ar pirkstu baksta savā telefonā vai skrulē pa ekrānu. Pat tu to tikko noteikti darīji. Vai tas ir kaut kas slikts? Jā! Tā turpināsies vecumdienās, tu ne tikai būsi krunkains, bet arī rādītāja pirksts tev būs līdz pusei nodilīs. Tā kā lai es tagad ar savu krēmlēžu izlaizu burku? Kā? Un tas ir visu. Kā tāda nacionālā sērga. Sociālajā tīkli mūsos ir tik ļoti iesakņojušies, ka mēs pat nepamanām, kā tie maina mūsu personību. Mums katram ir vismaz viens paziņa, kura uzvedība sociālajos tīklos liekas tāda mazliet dīvaina, stulba. Bet kā satiec viņu ikdienā lāga cilvēki? Nu, ja vienīgi tas T-Rex fenomens nenormāli tracina. Kā piemēram tās personas, kuras visu laiku piedalās dažādos konkursos. Dalies ar šo ziņu, spied like un share un laimē sev kaut ko. Piemēram, mobilo telefonu. Ja nezinājāt, jūs vienkārši tiekat šakarēti. Paspriedīsim loģiski. Jums lūdzu nospiest pogu like un share, share un like un share un like. Sanāk Lašariks? Lašara? Jopsi, sanāk, visi, kas tā dara, ir lašariki? Man palika karsti. Gliemežiem arī. Bet šī nav vienīgā personu grupa, kas izceļās. Ir vēl tādi, kuri piedāvā nopelnīt internetā. Viņi jums atsūta bezpersonisku vēstuli. Kaut gan parasti mēdz sūtīt tikai valsts ieņemdienas. Un tu sākumā domā, hei, man kāds piedāvā darbu. Tev tiek sasolīta liela peļņa. Tev parāda bankas kontus, lai tu saprastu, ka tas tiešām ir reāli. Tu jau domā, pievēl no manu darbu, es strādāšu šeit. Un brīdī, kad šo peļņas sistēmu tu esi iepazinis, tu saproti. Lai sāktu dzīvot pārtikušu dzīvi, tev tikai jāaprec miljonārs. Vai vienkārši čakarēt citus, sūtot arī viņiem šādus piedāvājumus. Nu kāpēc šādus piedāvājumus sūta tikai vīrieši? Esat ievērojuši? Bet tā mums tevi solīts, ka šeit nav nekādas piramīdas schēmas. Lūkos gribēju teikt, čaļi meklēt vienreiz normālu darbu, tur, kur jūsu prāts un spēks ir iesaistīts. Citādi savienojot jūs ar šo piramīdas schēmu, jūs man atgādināt meiteni. Bet ne tikai vīrieši izceļās sociālajos tīklos. Internets ir pārplūdis ar sievietēm, kuras es mēdzu saukt par tur nekā nav. Tās ir izsmalcinātas lēdijas, kuras mēdz savilkt lūpas tūtiņā un... Bet tik tiešām, ja iedziļinās pēc tam kaut vienā fotogrāfijā, tur atklājās, ka tik tiešām nekā nav. Kur palicis ir tas lieliskais laiks, kad visa ģimene atrada skaistāko apstādījumu pilsētā. Tēvs visus nostādīja. Mātu stāvi tur. Meitiņ, ej tuvāk mātei. Tā gatavojamies, tūlīt izlidos putniņš. Ja arī mūsdienās šāds putiņš lido ārā, tad pavisam skaidrs, kā šīs selfie dāmas ir galvu atsitušas. Un kas kaiš tiem mūsu draugiem, kas visu laiku pilda tos muļķīgos testus? Nu, ziniet, tos, pēc kuriem vienmēr pasaka, kādai slavenībai tu līdzinies, kādas markas automašīna tev piestāv, cik procentuāli tu šodien esi eņģelis, cik velns. Vienkārši vērtējiet sev dzīvi augstāk par kaut kādiem testiem. Un ja jums nav ideja, kā tikt vaļā no šīs atkarības, dariet to, ko dara grūtniecis, kad aizpilda tikai vienu testu. Vienkārši uzmīžiet. Ja sanāks, rezultāts būs pozitīvs. Uz šīs pozitīvās nocis arī gribēju beigt. Ar jums kopā bija Andrejs Siliņš un Rozā Gliemezītes. Esiet lašariki, laikojiet un šārojiet šo video. Sleepless nights at the chateau, visualize it. I'll give it something to do. Coach, wherever we go, visualize it. I'll give it something to do.